kursa projektu vadības asistents tēmu izklāsts. Projekta dalībnieku pārvaldība. Projekta komandas vadība. Projekta uzsākšana. Projekta plānošana. Nenoteiktība projektā. Projekta vērtēšana. Šī ir Liena Visvare. Liena ir projekta vadītāja jaunajam projektam Vilnas zeķu ražotnes ieviešana rūpnīcā Laimīgās Aitiņas. Visu projekta laiku Liena smagi strādā, lai vadītu projekta komandu, nodrošinātu darbu izpildi un kontrolētu izdevumus un laika patēriņu. Kad projektam pienāk projekta beigas, Liena grib dzirdēt atsauksmes no rūpnīcas īpašnieka par aizvadītā projekta rezultātu. Liena noorganizē noslēguma sapulci un jautā iespaidus citiem cilvēkiem projektā. Bet kaut kas tomēr nav kārtībā. Projekta dalībnieki ir svarīga projekta sastāvdaļa. Tie izsaka projekta prasības, palīdz formulēt projekta mērķus, palīdz sasniegt projekta rezultātus un novērtē iznākumu. Projekta dalībnieki ir jāiesaista projektā no paša sākuma un viņu uzmanība ir jānotur visu projekta laiku. Tikai tad var cerēt uz pozitīvu projekta novērtējumu tā beigās. Projekta dalībnieki ir jāidentificē, jāgrupē atbilstoši viņu interesēm un atbildībai, jāiekļauj dalībnieku reģistrā. Jāļauj viņiem piedalīties prasību noskaidrošanā, jāiesaista nodevumu testēšanā. Jāuztur viņu interese visā projekta gaitā un jāfiksē iesaistes līmenis dalībnieku iesaistes matricā. Liena nesen ir sākusi strādāt jaunā projektā. Lienai ir sava projekta komanda, kuras uzdevums ir norunātajā termiņā pabeigt visus darāmos darbus. Katra mēneša sākumā Liena sadala darbu komandas dalībniekiem, bet mēneša beigās lūdz atskaitīties par paveikto. Un rezultāti nav iepriecinoši. Liena ir nesaprašanā. Veiksmīga projekta komanda ir tāda, kurā katram dalībniekam ir skaidra sava loma, pienākumi un veicamie darbi. Projekta vadītājiem jācenšas iesaistīt komandā dalībniekus ar visatbilstošākajām prasmēm. Komandas dalībniekiem ir jāpiešķir viņiem vispiemērotākie darba uzdevumi. Viņus jāmotivē strādāt labāk un jāatbalsta, ja rodas problēmas, jāpalīdz apgūt jaunas zināšanas. Komanda ikdienā ir jāuzrauga un jāvada, izmantojot līdera, vadības, komunikācijas prasmes un tehniskās zināšanas par projektu vadību. Ja Liena būtu apguvusi šīs gudrības pirms projekta, viņas komanda būtu produktīvāka un sasniegtu labākus rezultātus. Miervaldes Pakalns ir ražošanas uzņēmuma direktors un priecājas par jauna projekta uzsākšanu. Miervaldes domā, ka Liena Visvare būs vispiemērotākā darbiniece, kuru iecelt par projekta vadītāju. Viņš ātri izskaidro kopējo projekta ideju Lienai un cer, ka viņa ar turpmāko tiks galā pati. Bet Lienai rodas dažādi jautājumi. Katrs projekts sākas ar ideju. Ideja ir saistīta ar kāda labuma iegūšanu organizācijai, kura uzsāk projektu. Projekta mērķis ir solījums daļai vai pilnīgi nodrošināt vēlamo labumu.
Projektus var vadīt dažādi. Viens no Lienas pirmajiem uzdevumiem ir izvēlēties vispiemērotāko projekta vadības metodiku. Metodikas izvēle ir atbildīgs uzdevums. Atbilstošas metodikas izvēle ir atkarīga no daudziem faktoriem. Ja projekts ir skaidrs un saprotams, tad tam var būt piemērots ūdenskritumu modelis. Ja projekts ir neskaidrs un mainīgs, tad iespējams labāka būs kāda no agile metodēm. Nevienmēr projekta vadītājs drīkstēs izvēlēties projekta vadīšanas metodi pats. Bet labs projekta vadītājs spēs dot padomus citiem projekta dalībniekiem par piemērotāko metodi un spēs novadīt projektu atbilstoši tai. Liena Visvara nesen sākusi darbu jaunā projektā. Projekts ir steidzams, tādēļ Liena netērē laiku velti un uzreiz sāk izrīkot projekta komandu, lai var ātrāk pabeigt darbus. Bet projekta dalībnieki viņai uzdod jautājumus, uz kuriem ir grūti atbildēt. Visiem projektiem nepieciešama plānošana. Dažos projektos tā notiek sākumā, citos katrā projekta posmā atsevišķi. Plānošana ievieš skaidrību projektā un ļauj citiem projekta dalībniekiem saprast savu vietu tajā. Plānošanā izmanto dažādas metodes un katrā projektā plānošana atšķiras, bet plānošana sniedz citiem projekta dalībniekiem pārliecību, ka projekta vadītājs veiksmīgi novadīs projektu līdz galam. Projekta vadītāja Liena Visvara strādā savā pirmajā projektā. Viņa cītīgi seko līdzi budžeta un laika grafika izpildē projektā. Tomēr ik pa brīdim kaut kas notiek ne tā, kā bija plānots. Komanda un projekta dalībnieki reizēm ziņo par atgadījumiem, kas traucē normāli strādāt. Liena nolemj apspriesties ar savu tiešo vadītāju, bet saruna nav veiksmīga. Bet tuvojoties projekta beigām, Liena arvien biežāk ir spiesta atskaitīties par to, ka nespēja veikt darbus saskaņā ar sākotnējiem plāniem. Liena pamana, ka projekta dalībnieki kļūst arvien dusmīgāki par to, ka dažādi atgadījumi traucē ideālajai projekta gaitai. Daudzi izsaka savu neapmierinātību un pārmet Lienai neizdarību. Vai ir veids, kā Liena var izvairīties no līdzīgas situācijas? Risku vadība palīdz savlaicīgi apzināt neskaidrus pozitīvus un negatīvus notikumus projektā. Tā ļauj sagatavoties iespējamajām izmaiņām projekta plānos un brīdina projekta dalībniekus, ka viss var nenoritēt ideāli. Risku vadība iekļauj dalībnieku attieksmes noskaidrošanu pret riskiem, risku identificēšanu un analīzi, risku reģistra izveidi, risku atbildes reakciju formulēšanu un iekļaušanu plānos, risku uzraudzību visā projekta gaitā. Ja Liena to būtu zinājusi sākumā, projekta plāni būtu robustāki, dalībnieki saņemtu vairāk informācijas par projekta notikumiem un izmaiņas projektā būtu vieglāk pārvaldīt. Liena Visvara jau vairākus mēnešus ar mainīgiem panākumiem vada projektu. Dažreiz viss norit saskaņā ar plāniem. Dažreiz rodas sarežģījumi, bet Liena tos vienmēr cenšas novērst.
Pēdējā laikā Liena novēro, ka citi projektā iesaistītie dalībnieki sāk uzdot arvien vairāk jautājumus par notikumiem projektā. Liena saprot, ka projekta dalībnieki vēlas saņemt vairāk informācijas par projekta gaitu, bet nezina, kuri fakti, mērījumi un secinājumi būs noderīgi katram no viņiem un kādā veidā tos labāk pasniegt. Lienai ir laiks vērtēt projekta progresu un ziņot par to citiem dalībniekiem. Projekta progresa vērtēšana ir svarīga, lai uzzinātu pašreizējo situāciju projektā un pavēstītu par to dalībniekiem, kuri veiks atlikušos darbus, pieņems lēmumus un apstiprinās rezultātus. Dažādiem rādītājiem izmanto atšķirīgus progresa novērtēšanas rīkus un dažādus projekta dalībniekus interesē citas ziņas. Labs projekta vadītājs vienmēr seko līdzi notikumiem projektā un sniedz vajadzīgo informāciju citiem dalībniekiem.